Pirmais solis, ko mēs veicam, ir ieskatāmies savā e-pastā. E-pastā pienāks no servisa vēstule, kurā būs pieejams jau jūsu partneru numurs. Uzspiežot uz šīs vēstules, atverās lūk šāds te teksts ar apsveikumu, kad jūs esat veicis savu pirmo pasūtījumu, un šeit ar trakniem burtiem var redzēt, vienmēr jāievēro, ka vadot partneru numuru, ja tas nenotiek automātiski, ir jāievada lielie burti, lielais D burtiņš un lielais E burtiņš. Un šis ir jūsu partneru numurs. To norakstam tagad un dodamies uz otru e-mailu, jo tur tā ir rakstīts, ka drošības apsvērumu pēc nenāk abas vēstules kopā. Un atverot otru e-mailu, mēs ieraugam otrajā e-mailā, šeit jūs atkal redzat ar trakniem cipariņiem kodu. Un šis kods atkal jums ir jānoraksta, lai jūs tiktu iekšā un aktivizētu savu ofisu. Un kaut kur varbūt jums būs tagad nedaudz savādāk uzņēmums maina, vienmēr jaunumus ievieš, bet uzspiežot uz šīs te zilās saitītes, kas jums būs pieejama, jūs nonāksiet tieši uzņēmuma lapā jau, no kuras tad tālāk jūs varēsiet mainīt savu šo te kodu un sākt jau iepazīties ar lapas iekšpusīti. Tā bija pirmā apmācība, kuru es gribēju dot, lūk, atvērsies šāds te lodziņš augšpusē. Jūs varat nomainīt valodas, ja jūs vēlaties noskatīties šo te iepazīšanās video. Bet citādā gadījumā ir jāpaliek tai pašai vācu valodai. Un šeit uzspiežot savukārt uz partneru portāla, mēs nonāksim jau tieši lapā, kurā tad augšpusītē arī mēs ievadam savus datus. Uz tikšanos! Un, lai jūs varētu nomainīt šo te koda 4-ciparu numuru, šeit jūs ierakstat savu jauno paroli, bet ņemat vērā. Tas viss būs vācu valodā, tāpēc tagad es ceru, ka jums ir blociņš blakus, vai arī jūs noskatīsieties video otrais. Ir jābūt 6 zīmēm un liekat 4 zīmes no cipariem un 2 zīmes no burtiem. Bet atceraties, vienmēr es to pierakstu sev, vai ir lielie burti vai mazie, kā jums ērtāk, ja? Tāpēc, ka tam ir jābūt precīzi. 4 ciparu zīmes un 2 burtu zīmes. Ievadam pirmajā lauciņā, otrajā lauciņā. E-pastu mēs rakstam tieši tādu pašu, kāds mums jau ir e-pasts, un atkal atkārtojam otrais e-pastu. Un aktivizējam. Aktivizējoties, jums parādīsies šāds te teksts, ka jūs esat piereģistrējies. Nākamais solis ir doties atkal uz savu e-pastu un tūlīt e-pastā aktivizēt saiti. Un atverot e-pastu ir 7. solis, teksts tur ir garš un plašs, daudz kas ir rakstīts, bet jūs atradīsiet otro rindkopu, kur jūs pats redzēsiet šo te tekstu, links, jāklikšķina un uz šī te zilā linka uzklikšķinot, uzreiz jums atvērsies nākamais solis, kas ir redzams šajā te, un šeit jūs varat izlasīt, kad jūsu jaunais LR konts ir aktivizēts. Varat, protams, uzreiz no šejienes ievadīt savu partneru numuru, kas sākumā bija, un nomainīt to paroli, bet varat arī vērt lapu ciet un pēc tam doties vēlāk iekšā veikalā.